Halo, sveicināti, nu, protams, pie puķiem, pie puķītēm, nu, kādām puķītēm pie ceriņiem. Šitas te ceriņa laiks, te traks laiks. Jāmīlēs vienā laidā, ar puķītē, jā, ar ceriņiem. Tā, gribu pateikt tādu lietu. Es tā padomāju, man 23. ir laulību diena, maijā, tad 27. dzimšanas diena. Šitai nedēļā izpaliks pilnīgi visi pasākumi. Nu, es video kādu uztaisīšu, man jau tā viņa saule ir jāpalaiž. Tie, kas nav nu izlasījuši. Un tā vispārējais, bet 25. maijā man tiešām nebūs tikšanās ar jums. Tā, mājaslapa joprojām ir daily. Un laikam man būs jāpārtais. Tādas aizdomas ir. Nu, Dievs dod zīmes, un man tā zīmes ir jāievēro. Tātad, kuram ir vēlēšanās, piezvaniet man pa ziedojumu, šomēnes pa ziedojumu, tātad šī te nedēļā, šomēnes ne, bet tieši šī maija nedēļā pēdējā, viss pa ziedojumiem ir jebkāda veida palīdzība. Ne, nu kas jebkāda veida, nu, teiksim, dziedināšana, gaišredzība, nu, tādi jautājumi, teiksim, atbildes jautājumiem un darbība. Tātad tie, kuri vēlās, vai ir kādreiz vēlējušies arī 25. maijā, tā kā es teicu, piekļūt pie manīm, pie dziedināšanas seans, visas iespējas ir man piezvanīt. Tātad telefons +371 29 154 049. Ja? Un parunāsimies, paskatīsimies, ko var mainīt jūsu veselības programmā un tikt vaļā no kaut kādas slimības, vai zarazas, vai, teiksim, uzlabot kādas apstākļus, vai tad Dievs viņu zina. Katram kaut kas savs ir. Vienmēr laipni, jūsu labākā saka, jā. Un, ko es vēl varu teikt? Uz labām sajūtām katru dienu, katru mirkli. Būt priecīgiem, laimīgiem, apmierinātiem, pateicīgiem par to, ka mēs esam. Labi? Uz tikšanos!